Sveicien, dāmas un kungi, mans vārds ir Agata Lūsa. Tas, kas man sen neliek mieru, un es pieļauju, ka daudzus, stāsts par to, ka vecie retro trauki varētu būt lietošanai nevēlami, jo viņos ir svina saturs, un šis svina saturs kaut kādu mūsu lietošanas rezultātā nonāk mūsu organismos caur to, ka mēs lietojam šos traukus. Es sen gribēju noskaidrot, vai tas tiešām tā ir, un es sapratu, painteresējoties par to, kā to var noskaidrot, jo man ir daudz vecu trauku, mēs izmantojam vecu traukus daudz savā dzīvē, un tā tālāk. Es pieļauju, ka jūs arī gan padomlaika traukus, gan arī varbūt rietumu traukus un tā tālāk. Attiecīgi jums noteikti interesē šis jautājums. Lūk, mūsu pieejamais veids ir ar šādiem tādiem puļķīšiem, kas saucās svina testa tādi, nezinu, kociņi. Ja? Tādi paši, kā mēs austīrāmie puļķi kociņi, tikai viņi ir šādi te piesūcināti ar attiecīgo reaģentu. Ja? Viņš ir oranžā krāsā. Šis konkrētais ir pirkts Amazonā. Te ir 60 gabali. Maksā viņš apmēram kaut kā 10 eiro plus mīnus. Otrs veids ir tas, ko mēs nevaram nopirkt, un tas ir specifisks rengens, ar kura palīdzību mēs varam noteikt, tad ir tādi aparāti, kuri norāda jebkādu arsēnika vai kādu citu, tā skaitā arī svina esamību šajos te priekšmetos. Šie te nestrādā ar šķidrām vielām. Ir vajadzīgs viens šitāds puļķītis, ja? vienai vietai, ko mēs gribam testēt, viņš ir jāpamērcē ūdenī, vienkārši parastā krāna ūdenī. Es neesmu šo darījusi. Tas ir pirmais, mēs visi kopā to darām. Mēs vienkārši skatāmies visu kopā, jo es nezinu, man ir daži trauki, kurus es te patestēšu. Attiecīgi, viņš ir jāpamērcē ūdenī. Viņš tur atstāja bišķiņu to savu. Viņš izskatās pēc joda puļķīšu, godīgi sakot. Jods tas gluži nav, un tas mērķis ir nedabūt krāsu. Ja viņš uzrādīs krāsu, kā ir šeit, tāda ķiršu sarkana, no šitā oranžā, ja viņš kļūs par ķiršu sarkanu, tad mēs varēsim pateikt, ka trauks atdod svinu, un attiecīgi viņš ir lietošanai nederīgs, jo viņš, protams, ir vienkāršā valodā runājot indīgs. Visi pazīst, viena maza Regīna. Sāksim ar Regīnu. Kā saka gudri ļaudis, tad šis svins ir sakopojies tieši dekorācijās, jo sevišķi dzeltenās, sarkanās un oranžās, vai arī biezās zelta kārtās. Lūk, tas, kas ir jādara, pamēģināsim vienkārši tāpatās. Ir šādi te intensīvi jāberzē konkrētais priekšmets, 30 apmēram sekundes. Nav nekādas izmaiņas. Skatieties, pilnīgi nekādas izmaiņas. Tātad Regīna ir pilnīgi noteikti lietošanai droša. Es pamēģināšu bišķi arī to zeltu paberzēt, bet arī ar to zeltu pilnīgi nekas nemainās. Puļķis ir tāds pats oranžs, kā bija, tāds arī palika. Labi. Es savu laiku nopirku šādu skaistu mazu espreso krūzīti ar emalijas pārklājumu, bet es viņu vienmēr esmu baidījusies izmantot pārtikā, tāpēc, ka man ir licies, ka tur tā emalija uzķepinātā, šie te metāliski, viņa būtībā, es nezinu, vai var redzēt, viņa ir tāda grubuļaina emalija, un arī šeit viņa ir nogājusi nost, viņa ir izšķīdusi, viņa ir palikusi melna, un plus tam visam tā oranžā krāsa, man vienmēr ir bijis bail viņu lietot. Ja? Ņemsim jaunu puļķi un pamēģināsim saprast, ko tas nozīmē ar tādu pilnīgi ekstrēmu šo te šķīvi, kurā ir gan sarkanā krāsa, gan arī šis te emalijas krāsojums, kurš ir attaisījies vaļā. Jo, kā viņi saka, šis te svins var nākt caur krakli, caur šīm te glazūras bojājumiem, jo viņš var būt iekšā ražošanas procesā izmantots, un viņš tur ir, un viņš ir noslēpts zem glazūras, bet tad, kad viņi saplīst, vai tad, kad viņš šādā te formātā ir jau nobružājies, tad viņš var nākt uz āru un būt kaitīgs. Un tagad paberzēsim mēs šo te nobrukušo emaliju un paskatīsimies, kas mums tur notiek. Viņš man iekrāso viņu to sudrabu, to nosacīto sudrabu. Un redzat, te ir tas, ko negribējās redzēt. Spilgti sarkans. Un man bija bažas, bija pilnīgi pamatotas. Tātad ar šo te trauciņu uzmanīgi, jo viņš palika pilnīgi spilgti
sarkans. Mums ir iekšā jau šī te galā jau rīktīgi. Ja? Tātad krūzīte lietošanai nav derīga. Uz viņiem var skatīties, bet lietot uzturā, lietot karstus, jo sevišķi dzērienus viņos nevajadzētu. Ja? Tātad, un ja jūs gribat redzēt, kā izskatās Rīgas ūdens, krāna ūdens, viņš jau ir palicis jau sarkans. Bet šie te puļķi nenosaka to, ka ūdenī ir svins. Nē. Bet, redzat, ūdens ir rozā jau palicis. Un pamēģināsim vēl vienu, kas man personīgi pašai šķiet, jo, redzat, arī šeit ir liels zelta pārklājums. Tas ir Edelsteina, mana mīļākā Edelsteina ražotāja mērķstrauks. Pamēģināsim vēl vienu, lai mums ir pilnīgi skaidrība par to, kas mums notiekās lai man nav skumīgi, ja? Jo mēs ikdienā viņu lietojam. Šoreiz paberzēsim iekšpusi, tur, kur tā mērce parasti stāv, un apskatīsimies, kas mums notiekās ar trauka iekšpusi, berzēsim 30 sekundes, iekšpusē, kur ir tas karstais. Un kā viņi saka, jo sevišķi bīstami ir skāps karsts. Skāps karsts, etiķis, visi veida šie te skābās lietas, sulas un tā tālāk. Tās nevajadzētu lietot šajos kritiskajos traukos, bet es, piemēram, silti jums ieteiktu nopirkt šos te svina testa puļķišus, lai vismaz ir mierīga sirds, jo gribās mums tos antīkos traukus lietot, bet negribās tomēr to svinu rīt, vai ne? Attiecīgi tā, ka, redzat, man ir es esmu pilnīgi laimīga, jo mana mīļotā mērces trauks ir pilnīgi nekaitīgs, un šeit atceraties, paskatieties, kāda bija tā krūzīte. Tā krūzīte bija briesmīgi, jā, krūzīte man apbēdināja ļoti, bet mans mīļotais mērķstrauks tiks izmantots arī turpmāk, jo es viņu notestēju un viņš man neizmainīja vispār neko, tā kā es esmu ļoti laimīga, ka tas tā ir noticis. Nu ko, redzat, tādi ir šie testiņi, tā kā nevienmēr viņš ir kaitīgs, bet šādi tad, kā jūs redzējāt, var trāpīties.